Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila pirmās vēstules Timotejam, 1. nodaļas, kur 5. pantā tā mēs lasam. Šā aizlieguma mērķis ir mīlestība, kas nāk no tīras sirds, labas sirdsapziņas un neliekuļotas ticības. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, Tu atkal ļauj mums noslēgt šo dienu ar brīdi, kurā mēs esam pievērsuši savas sirdis Tavai mīlošajai, patiesības pilnajai klātbūtnei. Tu patiešām uzticīgi un uzticami turpini darboties mūsu dzīvēs. Tavs lielais un varenais spēks turpina mūs uzturēt tā, ka esam dzīvi un varam piedzīvot šo mirkli. Un kaut arī reizēm mēs esam aizņemti ar dažādām ikdienas lietām, Tu esi par mums nomodā, jo mēs paši nevarētu nodrošināt visu nepieciešamo, lai mēs kaut vienu dienu varētu nodzīvot. Mēs zinām, cik mūsu dzīve un arī pat dzīvība ir trausla, tāpēc katrs mirklis, ko mēs drīkstam no Tevis saņemt, un katra reize, kad mēs lūkšanā varam vēl tuvoties Tev, ir dzīva liecība, ka Tava žēlastība turpina plūst. Un līdz ar to mums ir iespēja ar Tevi sarunāties un piedzīvot vēl vairāk šīs žēlastības izpausmes. Jo tanī brīdī, kad mēs ar visu savu sirdi un dvēseli atveramies Tavai klātbūtnei, tad mēs ne tikai saņemam šīs Tavas dāvanas, bet varam arī par tām priecāties. Tad Tu mūs ne tikai uzturi, bet arī mūsu dvēseli un gars atdzīvojas. Tieši no šīs sajūtas, ka Tu esi par mums nomodā, ka Tava žēlastība nav beigusies, ka mēs dzīvojam un esam Tavā klātbūtnē un Tavas laipnības apņemti. Mēs zinām, Kungs, ka mūsu dzīvē vienmēr ir lietas, par kurām mums vajadzētu lūgt Tev piedošanu. Mēs zinām, Kungs, ka daudzām lietām mēs nepievēršam uzmanību. Mēs atzīstam, ka mūsu ceļi ir nepilnīgi. Bet vienlaikus mēs arī zinām un paļaujamies uz to, kas evaņģēlijā mums ir mācīts un sacīts, ko pats Kristus mums ir atnesis, ka mēs stāvam Tavā priekšā balstīdamies nevis uz savu taisnību, uz pilnību, uz to, ka mēs visu jau zinām un esam sasnieguši, bet atkal un atkal mēs nākam pie Tevis, cerēdami un balstīdamies uz Tavu piedošanu, žēlastību, mīlestību. Mīļais Dievs, arī šajā vakarā mēs gribam nolikt malā visas citas pretenzijas un domas un vienkārši būt ar Tevi kopā. Tādi, kādi mēs esam, ar to, ko mēs spējam un nespējam. Un gribam Tev lūgt, lai Tava gara klātbūtne mūsu dzīvē būtu aizvien lielāka, lai aizvien vairāk to varētu sajust un redzēt pie mūsu dzīves. Un tāpēc mēs Tev pateicamies, ka šovakar Tu mums arī atgādini šos Pāvila vārdus, kurus viņš reiz rakstīja kādam no saviem darba biedriem. Vārdus, kuros viņš paskaidro, kāpēc ir stingri noteicis turēties pie evaņģēlija vēsts. Neļauties kādām cilvēku izdomātām pasakām, no kā viņš pats to saka, rodas tikai strīdi un muļķīga spriedelēšana. Un viņš saka, to es esmu tā noteicis un jūs mudinājis, šādā veidā aizliedzis šo nodošanos tukšām domām un tukšām cilvēku spriedumu veidotām pasaules ainām, tāpēc, ka viņš saka, mūsu dzīvības pamats ir tas, kas ir nācis no Kristus. Viņš saka, šī aizlieguma mērķis ir patiesa mīlestība. Tāda mīlestība, kas rodas no tīras sirds, no tādas sirds, kas ir savu mieru atradusi Tavā piedošanā un izlīgumā ar Tevi. No tā, ka mēs neliekuļoti un patiešām uzticamies tam, ko Tu dari un saki, un pār visam pašai Tavai klātbūtnei. Viņš saka, tas kopā un vienīgi tas var radīt mūsos to, kas ir svētā gara auglis, kas ir patiesa, īsta, kristīga dzīve un cilvēka dzīve. Dzīve, kuru tiešām caurauž Tava klātbūtne, jo Tu pats esi tā mīlestība, kuru mēs saņemam un drīkstam dot tālāk. Tāpēc, mīļais Dievs, sargā Tu arī mūs, ka neaizmaldamies paši savos spriedumos un domās,
ka nemēģinam spriest par tevi pēc tā, kā jūtamies vai kas nāk mūsu prātā, bet vairāk tiešām klausamies uz to, ko Kristus mums mācīja, rādīja, sacīja, atklāja, paļaudamies un ticēdami uz viņa lielo darbu mūsu labā. Šajā noskaņā tad mēs tev arī uzticam savus mīļos un tuvos arī šovakar, lūdzamies par viņu dzīvēm, tāpat lūdzam par mūsu zemi un tautu, par visu šo pasauli. Lūdzam apzinādamies, ka ja viss būtu atkarīgs tikai no mums mūžam būtu jābūt nogurušiem un nedrošiem par nākotni. Bet mēs balstamies tavos vārdos un tavos darbos. Un tāpēc šovakar varam visu atlaist tavās rokās un doties pie miera ar sajūtu, ka piederam tev. Un zināt, ka atkal celsimies, un katru mirkli, ko tu mums būsi devis, mēs dzīvosim tavā vadībā, tevī klausoties, tev uzticoties. Ļauj mums to piedzīvot, kungs. Ļauj mums iemantot šo dziļo mieru, lai tas piepilda mūs un mūsu dzīvi. Bet pāri visam citam, mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus pats mūsos ir ielicis, un viņš turpina tos lūgt un sacīt caur mums. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.